Raidījums taps sadarbībā ar Moto Favorīts un Statoil jaunā degviela Miles aizved tevi tālāk. Sveiki, labvakar, visi, kas atkal skatās raidījumu motociklis. Šodien mēs joprojām atrodamies moto sezonas pašā sākumā, un tieši tāpēc arī parunāsim par tiem jaunajiem modeļiem, kas ir pēc īsa brīža par to, ar ko mēs varēsim braukt 10. un 11. maijā, un man aiz muguras šeit ir Breakout Harley Davidson, ne tas CVO modelis, bet tāds nedaudz vienkāršāks, bet tik un tā. Tas ir viens no lielākajiem jaunumiem šī sezonā. Ir smukuls 10. un 11. maijs, un ar šo smukuli tad es saprotu arī varēs izbraukt. Varbūt ne tieši ar šo, bet līdzīgi. Varēs, jā. Būs arī demo trakā. Arī šis modelis iekļauts. Bet vēlreiz atgādinām, kas mums notiek 10. un 11. maijā? 10. un 11. maijā ierodās, kas saucamais demo traks ar 23 demo motocikliem. Cik? 23? 23, jā. Dažādi? 23 dažādi modeļi, jā. Un tad cilvēki reģistrējās? Reģistrācija notiek pilnā sparā, pildās kalendārs ļoti ātri. Jā, vēl var mēģināt uzspēt, uz kā daži labi modeli vēl var uzspēt. Jā. Kur mēs varam reģistrēties? Kā saucās saits? Saits ir www.hdrīga.lv. Attaisam vaļā sarakstu, ierakstam iekšā, kur mocīt. Kas vēl palīdz brīvs? Jā, skatās kalendārā, kurš laiks ir brīvs, piesakās uz konkrēto moci, aizpilda anketu. A kategorija, kivere, ekipējums. Cimdi, zābaciņi. Braucat ciemos un braucam no moci. 2 dienas varēs izbaudīt, saprast to, kas ir šie motocikli. Jā. Breakouts jaunais arī būs uz ceļa. Breakouts jaunais būs uz ceļa, jā. Pats pēdējais jaunākais motocikls no Harley saimnes. Es domāju, tas ir vēlreiz, es atgādinu, mīļie cilvēki, ja jums ir A kategorija, izmantojiet šo iespēju, lai jūs saprastu, kāda atšķirība ir, no viena vai otra vai trešā modeļa. Ir lielāki, mazāki, sportiskāki. Un to visu varēs izbaudīt, kad vēl, ja ne šoreiz. Tātad vēlreiz 10. un 11. maijs, diena, kad varēsim izbraukt ar visiem tiem modeļiem, kas ir jauni 2013. gadā Harley Davidson spektrā. Tā kā tas tāds nebijis gadījums, un pierakstieties, piesakieties hdrīga.lv, tā ir tā mājaslapa, kurā jūs varat reģistrēties. Ja visas vietas jau nav izķērts. Bet tālāk, lietot motociklu arī ir sastāda liela daļa tirgus, kā tos izvēlēties, kā skatīties un galu galā, vai šī sezonas hīts tomēr nebūs enduro motocikli. Eļas, skrūvgrieži, motocikli, viss, kas ir nepieciešams sezonas sākumā, motosezonas sākumā, arī sezonas gaitā. Jaunu un lietot motocikli arī šīs dienas mūsu sarunas tēma. Sāksim ar jauno. Forši, vai ne? 125 kubiki un, cik es saprotu, arī šodien vēl B kategorijas tiesības pilnībā nodrošina iespēju braukt ar motociklu. Bet vai ar to pietiek? Vai nevajag tomēr kaut kādas papildus iemaņas? Papildus iemaņas ir kurā gadījumā vajag, lai dzīvā satiksmē braukt iekšā ar motociklu Rīgā. Es nezinu, vai tas būtu prāta darbs uzreiz nopirkt un mesties iekšā plūsmā Rīgas. Visu māk. Tomēr vajadzētu kaut kur kādā laukumā pabraukāt, saprast. Kā ir ar šitiem 125-niekiem, kas izskatās, godīgi sakot, viens kārtīgs ritīgs motocikls, ja mēs tā skatāmies no malas, 125 kubiku ģūks, arī pagājušo gadu mēs rādījām, meitenīti mums Inglands super brauca to mocīt arī uz darbu. Pērk tos lielos dzinējus, vai ir arī šiem savu vietu? Šiem pēc tās jaunās CSDD nolikuma, kad tās tiesības no 24 tikai tu dabū to pilno kategoriju. Es domāju, ka tas tāds top modelis varētu būt priekš jauniešiem, kas tikko kā ir nolikuši tiesības. Spriežot par ceļu segumiem, kādus mēs esam vismaz šī pavasarī, tur gan plūdi, gan nekvalitatīvi ceļi, gan arī tas, ka nauda ir ekonomēta un nav likta ceļos iekšā. Man liekas, vienīgais, kas ir, tad ir šie te, apvidus moči. Jā. Šajā segmentā, ja mēs skatāmies uz lietotu mocīti, ko mums vajadzētu zināt vai kam pievērst uzmanību? Ir jāskatās uz pārdevēja sirdsapziņas, ko viņš pārdod. Reāli es uzskatu, ka daļēji kaķis maisā tiek pirkts. Ir motocikliem vēstures, kā KTM motocikli. Ir vēstures, tā godīgi. Ir vēsture, teiksim, šeit stāv motocikls, šim motociklam pieņemsim. Ir vēsture? Šim motociklam ir vēsture. Ja viņš ir gājis KTM pie dīlera servisa apkopes veids, viss ir ierakstīts datorā, to var apstīties vēsturi, kam viņš ir bijis pirms tam, cik ir bijuši saimnieki,
kā ir iet servisi, kas ir mainīts pa lielam. Tad, ja ir ievērot šie intervāli, ir šis tad atnākot un sakot, meistar, vai jūs zināt šo mocīs? Ak, Dievs! Ja tā nav. Vairāk vai mazāk, ak, Dievs ir tajā brīdī, kad ir paši kaut ko pie kaut kādiem meistariem darījuši un nekas nav rakstīts programmās. Ir mums šādi motocikli tiek piedāvāti vidēji, skatījos tirgu, tā cena svārstās kaut kur no 4000 eiro līdz 6, tad ir tāds vidēji pabrauks, manā uztverē. Vai šajā nišā ir liels investīcijas nepieciešams, lai atkal viņu savest kārtībā tā, lai varētu droši braukt kādu laicību? Skatoties, kas ir pirms tam darīts, viens no nosacījumiem ir bremžu kluči. Bremžu kluči varētu būt viens pāris līdz 20 lati. Bremžu klucis, ķēde, zobrati komplekts varētu būt 100 plus maiņa, 120, 130 lati atkarībā no... Mēs jau esam kaut kādi 150 lati. 150 lati eļas maiņa. Eļa tātu zem 40 latiem plus maiņa šajam motociklam konkrēti 20 lati pa maiņa eļas. 210. 210 gaisa filtrs. Gaisa filtrs. 27 lati bija šitam. Tad 240 rūpi runājot. Jā, tas ir, ja tu samaini bremžu klučus, eļas, ja ir jāpārbauda vēl vārsti. Tad ir obligāti, tu nezini, kad pēdējais pārbaudīt. Ja viņš nav programmā, kad ir baudīts pēdējo reizi, ieteicam būt pārbaudīt tos vārstus, jo vārsts sasēžās. Plus mīnus cik? Plus mīnus? 100 latiem. Tad 340, jā? 340 lati, jā. Tas ir šitam lielam motociklam. Ja tas ir lielam. Ja tas ir izdarīts pa lielam, ja faktiski, ja nav nekādas tādas citas lietas, tas ir papildus izmaksas pie tās cenas, ko tu lietotu nopērkot, un ja nav nekas darīts. Tā kā, ja ir pareiza kopšana, pareiza attieksme, tad tām lielajām kilometrāžām, ja nav pārāk smagos apstākļos, tad baidīties nevajag. Paliek tekošie remonti, kas ir neizbēgami. Dakšas apkopes, riteņu gultņu maiņas, riepas. Tas ir ikdienas. Kāds ir tas intervāls, kurā vajag apkopt šos motociklus? Pieņemsim, es tagad braucu ceļojumā. Es esmu izbraucis, es esmu tāds soft, kā saka. Ne pārāk asas braucējs. Es braucu tur uz Austriju, aizbraucu uz Austriju, kaut kur nobraucu pa ceļiem, atbraucu atpakaļ. Kopējais noskrējiens rēķina kā 10 000. Kad man vajag kādu ir 10 000, tas jau laikam sanāk pārbišķi intervālam. Intervāls ir? 7. 7 000, tad, teiksim, apkops intervāls. Ko labāk? Sintētika, minerālēļu? Mēs pieturamies, ko rūpnīca iesaka. Rūpnīca iesaka? Motoreks, sintētisko eļļu. Sintētisko eļļu. Bet tā ir, ka nevajag fantazēt, principā vajag liet iekšā to, ko ražotājs ir paredzējis. Jā, var jau, eļas principā visas plus mīnus ir vienādas. Atkarība, labi, galīgi kaut kādu nevajadzētu lietot mašīnas eļļu iekšā, kas ir galīgi nedara. Jā, tāpēc, ka motocikla eļļai ir speciālās piedevas. Speciālās piedevas un apgriezieni ir pavisam pilnīgi savādāk mašīnai, ja tur ir, laikam, 5,5 vai cik slēdzās ārā, šis griežās līdz 10 un citi vēl vairāk 1000 apgriezieniem. Tad, lai nodrošinātu pie tāda ekstremālāka režīma, ir speciāls ar tās piedevas un tā. Jā. Bet te vajag skatīties, ko ražotājs paredzējis. Ja nav tieši tās eļļas pieejams, tad līdzvērtīgi, kas pēc specifikācijas atbilst. Jā. Runājot par enduro motocikliem, tie būs laikam vienīgie transporta līdzekļi, ar kuriem pēc pāris gadiem varēsim pārvietoties pa Latvijas ceļiem. Ja, protams, nekas netiks mainīts un darīts lietas labā. Bet šī brīdī par Moto Guzzi vēsturiska firma, bet tai pašā laikā nav iedzīvojusies Latvijā. Kāpēc? Tāpēc arī testēsim vienu no modeļiem Moto Guzzi Stelvio. Un motore, sì. Un motore veloce. Veloce più a lungo. Motocicletta. Moto Guzzi vēsture aizsāks 1921. gadā. To dibina vairāk piloti – Carlo Guzzi, Giovanni Ravelli un Giorgio Parodi. Ražotnes ofis atrodas Mandello pilsētņā Itālijā. Tā slavenā vēsture, sportiskā vēsture aizsāks 1935. gadā, kad rūpnīcas braucējs Stanlijs Vūts izcīna dubultu uzvaru Menas salas TT braucienā.
Lūk, arī šodien Moto Guzzi ir leģendāru dvēsmu apvīts. Visslavenākie bija 1950. gadi, kad vairākas uzvaras gan pasaules čempionātos, gan arī Menas salas sacīkstēs. Šodien Moto Guzzi ir viens no populārākajiem motocikliem tieši Eiropas dienvidos, arī Vācijā. Berlīnē tiek izmantots motopolicistiem, un arī Kalifornijā policija izmanto šos braucamos. Latvijā kaut kā nav iedzīvojies, bet mēs šodien testējam Moto Guzzi Stelvio, kas ir tāds labs apvidnieks, jeb kā viņi paši raksta, duālā sporta motocikls. Tātad gan pa ceļu, gan no ceļa. Un mēs uzskatām, ka tā ir laba alternatīva vācu brendam BMW GS 1200, ar kur ceļot pa pasauli. Zinām līdzību saskatām abos modeļos. Tad normāli džentlmeņu stēli mēs esam atbraukuši uz golf klubu. Mēs esam paņēmuši ar Nilu tādu mocīti. Latvijā, starp citu, Moto Guzzi. Cik daudz tas dzirdēs par Moto Guzzi? Man bijusi tā laime Moto Guzzi redzēt ārzemēs. Latvijā es viņu, godīgi sakot, netīšām vienu redzēju pagājušajā vasarā uz ielas. Muzejā? Gandrīz vai ne uz ielas braucošas, man bija pārsteigums. Tik tiešām rec modelis. Jā, bet jāsaka tā skatītāji, ka, lai arī kāds varbūt pasmanīgņā un saka, tāds smagnējs tas dzinējs ir, bet tas ir diezgan leģendārs. Ir 6 konstruktoru kausi. Ir 8 pasaules čempioni ar šo motociklu, un 11 reizes ir bijis pirmais Menas salā. Ne jau šis Stelvio, bet Moto Guzzi. Tiesa gan jāpiebilst, ka tas ir bijis pagājušā gadsimta no 47. gada līdz kādam 54. un 5. gadam, un šis te motoriņš, kurš ir tā kā Harlēm, tikai sagāstā jocīgā, tas ir konstruēts, un kādreiz stāstīja, ka tankiem likts iekšā vai lafetēm, nekā tas ir īsts sporta motors. Un konstrukcija ir domāta bijusi sacīkstē. Vai tu jūti? Patiesībā jā, tā dinamika tieši, kad tu sāk celt uz augšu, dod gāzi, to uzreiz jūt. Protams, arī vibrācija. Vibrācija ļoti atgādina Harley. Nē, tu pārkāpjot no Harley neizjūt ne tāds nostalģisks skumjus pēc šī vēvēja. Tiešām nē, jā, tā vibrācija ļoti atgādina Harley. Un, attiecībā, ja mēs salīdzinām vienkārši ar Harley, jā, tad dzinēji būtu līdzīgi, tad tā dinamika šim motociklam, protams, ir krietni lielāka. Šodien šis Moto Guzzi ir dažādās versijās. Ir šāds te, ko tev atgādina? BMW, GS klasi, jā, tos savu veidu enduro, tādus ekstremālā turisma motocikls, varētu teikt tā. Ir tāda otra Eiropas alternatīva. Tev iznāca braukt iepriekšējo reizi pagājušā gadā. Mēs braucām uz Kurlandu, mēs tieši braucām ar šo te GS 1200. Un šodien šīs. Man gribētos teikt, jā, ka BMW laikam tomēr ir kāda līmenīta augstāks par šo modeli. Kāpēc? Nezinu, varbūt ir psiholoģiski noskaņojies, ka tas ir BMW un uzreiz, jā, tur arī varbūt tā cena. Tas atstāja kaut kādu iespēju komfortabls. Šis arī, starp citu, ir ļoti ērts. Te ir Brembo, Marchezīni, jā? Tā arī. Moto Guzzi kā jau skan, vai ne? Tas jau vien prasa tāds ādas apaus un cigāri. Par ko ir runa, jā, ka te ir tāds uzsvars drusku varbūt uz dizainisko likts, un tas tā kā ar apaviem. Tu vari nopirkt tos Eko, kas nemaz tik smuki nav, bet tu vari nopirkt arī varbūt kaut kādu Gucci ar mani un tam līdzīgo. Te ir apmēram kaut kas uz to pusi. Tas ir tāds nedaudz Gucci ar mani, vai ne? Tieši tā. Višķis snobisks. Nevēlti mēs nobraucām arī no asfalta. Tad mēs varam tā teikt, ka ar šo motociklu var pa tādiem bezceļiem baigiem braukt. Ja mums ir citas riepas, mēs varētu mēģināt braukt par baigiem bezceļiem. Es negribētu, man liekas, piekrist. Tāda sajūta bija, ka tomēr nav tādam ekstremālām braukšanai domāts. Tā vadība nav augstas smaguma centrs, un ka teiksim, ja mēs runājam par tādiem zigzagiem, kas būtu kā bija ielausta. Un šeit man liekas, ka tā varbūt salīdzinot ar BMW, tad tāda priekšrocība. Man likās, ka tā sēdēšana ir zemāka un ērtāka, un tad tā laušana un iešana tais līkumos no sākuma tā piesardzīga, bet pēc tam tu saproti, ka tā īstenībā nav problēma, un viņš tiešām iet diezgan labi vadās pa līkumiem. Tā kā tas viņam tāds pluss varbūt, ja mēs to pašu BMW GS runājam, tad jā. Bija gan viens āķis, es uzvilcu, šitā nekad nedariet. Ja šitādas kediņas, ja, tas ir tāda, teikšu godīgi, tas ir tāds pižoņu būšana un galīgi nav droši. Ar šīm kedām man pat bija nedaudz problēma ieslēgt pirmajā ātrumā. Ne jau tāpēc, ka kārba būtu slikta, bet tāpēc, kā tu slēdz, tā uzreiz tas
kājas stutīt arī liecās zemē. Un kā viņi liecās zemē, Tā motors tā noslāpst. Eiroregula. Tur kaut kas man arī likās, ka to savienojumu gan nē. Jā, funkcionāli šis un tas te varētu būt pilnveidojums, pielabojums un tik tiešām to pirmo ātrumu. Un starp citu ne tikai pirmo ātrumu, to arī, ka no augstākiem slēdzoties uz leju. Tieši visnībā tas pats nepatīkamais efekts. Tu it kā slēdz ātrumu, pie viena arī to kājiņu noslēdz uz leju. Tā kā, Iedomājies gaitā, ka tu tā nospied lejā un motors atslēdzās. Jā, varbūt tādām mazām itāļu kurpītēm un maziem kāju izmēriem varbūt tas ir ok, bet ar maniem zābaciņiem, piemēram, pagrūti bija. Bet tavs tāds spriedums, cik vien var no šādas te izbraukšanas, kāda mums bija tā iespēja, 2007. gads. Lietots cena, plus mīnus svārstās no 6 līdz 8 tūkstošiem eiro tādā nišā, ja. Cilvēks, kurš paskatās uz to un saka, vai var, vai drīkst? Tas īstenībā ir tāda izvēle, ja. Nav vienmēr jāņem tas plašs patēriņš, kas visiem ir, visiem zināmais. To motociklu teorētiski viņš pat ir varbūt tādās niansēs labāks pa vienu otru citu modeli. Pie katra modeļa jāpiešķiras pie tām visām funkcijām, viņam tās pogas tur tā jocīgi izvietots. Man tev būtu jāspīdzina, lai tu teikt, jā, es ņemšu. Varbūt jā, mani jā, jo es nezinu, es neesmu tāds īsti piekritējis šādiem modeļiem vai tādai varbūt braukšanai, bet varbūt cilvēki, kas ir endūrā, kuriem patīk tur nobraukt no ceļa, braukt pa mežu, varbūt nepatīk mitriem laukiem, kā mēs šodien braucām, bet vispār, tad tas varētu būt alternatīva, diezgan laba alternatīva. 100.000 chilometri senza bisogno di manutenzione. Ogni particolare è concepito per la vostra sicurezza. Maijā braucam uz Vroclavu. Tur Harley Davidson superrallijas. Un ja pa ceļam notiek kāda ķēza, tad kāda lietiņa, kas mums labi var noderēt. Kā katru gadu mēs no Holandas izstādes kaut ko atvedam tādu jaunu. No šīs vietas ļoti uzmanīgi, par to tu tā skaļi nerunā. No izstādes. No izstādes. Tad viens mums ir šāds trauks, diezgan tādas formas, nedabīgas, ja? Tad tas ir benzīna bāciņa, kas ir ņemama līdzi. Un kāpēc ir šāda forma, ja? Uzreiz paskaidrojam. Ja mēs redzam, mēs stāvam pie šī baltā motocikla skaistā, ja? Es parādīšu varbūt tīri ģeometrisku. Skolā visi esam gājuši, ja? Tad šī forma ir domāta benzīna kārbiņa, kuru mēs ieliekam šādi te iekšā, redziet, ja? Tieši tā kā tas spārns. Šinī te tajā stūrītī aizpildās, un tur mums ir degvielas pareizi. Jā, tas ir pareizi. Tieši tāpēc, lai aizņemtu mazāk vietas un lai tiešām viņi varētu ielikt tajā kastē pašā stūrī un viņa tur nešūpotos, negrabētu. Ja? Ja mēs braucam vairāk motocikli ceļojumā. Un ir kāds, kas klapē. Īstenībā Mērfijs nekad neguļ. Ja? Un kādam jau tas benzīns beidzās. Es esmu pat piedzīvojis uz ceļa. Mēs esam meklējuši plastmasas pudeles pļaudīdamies. Jā, un teiksim, no tāda motocikla, kurš ir ar aprīkots ar karburātoru, no tā to benzīnu ir diezgan vienkārši. Dabūt ārā šļauciņu nost un viss kārtībā. Bet, ja mēs skatāmies, tagad nāk visi motocikli ar iešprici, nekādu. Neko. Ja? Tad ir šī tāda speciāla uzparikte. Ja? Sarežģīti pielikt? Nē, to mēs līdz parādīsim, tas ir ļoti vienkārši. Ir jābūt zināmai pirkstu veiklībai, ne? Teikšu tā, ka tā veiklība nav vienkārši tā šļauciņa nav ņemt nost sen. Ja? Tur ir nedaudz dubļi, smiltis. Aizaudzis ar visādiem netīrumiem. Protams, ka tur var, nebūs tā, ka mēs ar tīrām rokām to izdarīsim. Ir tā, ka... Ja tagad skatītājs jūtas, ir neliela degvielas smarža. Ir tomēr šī nelielā degvielas smarža, jā. Tātad... Tagad mums vajadzētu iepildīt degvielu šajā motociklā. Mums te ir noliks motocikls, kurā mēs varētu pārliet, bet mēs ieliesim šajā bāciņā iekšā. Šeit mēs bāciņā lies? Labi, vai bāciņā. Tad tā vai arī skatītāji.
Jādarbina ir obligāti, jā? Jā, jo tad sūknis nestrādā. Tad jāstrādā ar motociklām, mēs varam ieliet degvielu. Redz, tagad ir te tāds vārsts, ja, kur nospiežot, mēs to benzīnu ielējam, palaižam vaļā, netek nekas. Tāpatās arī mēs varam uz citram motociklam ieliet šo benzīnu. Jā. Tātad faktiski šāda te lietiņa ir domāta, ja gadījumā mēs uz ceļa paliekam, mūsu kaimiņš paliek bez benzīna, bez degvielas, mums abiem diviem ir tā saucamās iešprices motociklam. Tad ar šādu te mēs varam tikt es gribētu teikt tā, ka šādu varētu būt vajadzīga. Viens pielietojums varētu būt mums šeit darbnīcā, kad mums jāizliet benzīns ārā. Tā mēs vienkārši iedarbinām šo motociklu. Bāka ir savs. Un bāka ir savs, faktiski mēs izlējam visu benzīnu ārā. Otrs ir bijuši gadījumi, kad pāris 100 kilometru nav šī benzīna tanka. Un esam ielējuši maz. Protams, tas benzīns beidzās. Tad šī iekārta ir diezgan laba. Noslēdzot, protams, par talku. Mums notiek 11. maijā motociklistiem talka pie pieminekļa bojā gājušam motociklistam. Kas tur var piedalīties, kas līdzi jāņem kādi grābekļi, par to nākamajās minūtēs. Mēs atrodamies Baložos, A7 šosejas malā. Ko tu teici par to plakātu? Principā, man liekas, viņš sev ir nokalpojis jau un pēdējais brīdis ņemt viņu nost, jo faktiski jūs pēc šīm izdilušajām krāsēm jau redziet, ka pašu spēkiem kaut ko uztaisīt nav nemaz tik viegli. Tas projekts bīdās uz priekšu tikai pateicoties ziedojumiem. Ziedojumi ir bijuši daudz gadu garumā un faktiski šogad mēs to plakātu ņemsim nost tikai tāpēc vien, ka mēs šo pieminekli pabeigsim un nodosim. Tagad būs nodošana, būs svinīgā noņemšana, jā? Un beidzot, kā tur bija, tas cēlām un uzcēlām. Uzcēlām, jā. Bet tā unikālā lieta ir šis piemineklis, negribās jau vilkt tās paralēles, bet brīvības pieminekli uzcēla pa pilsoņu ziedojumiem. Bet šis ir tas pats, viņš arī ir tikai pa ziedojumiem, bet ne jau tikai pa motoklubu ziedojumiem un motociklistu ziedojumiem. Arī parasti, jebkurš cilvēks var ziedot par šo pieminekli un daudz arī ir ziedojuši. Daudz cilvēku, kuriem nemaz nav motocikls, ir ziedojuši līdzekļus, lai uzbūvētu šo pieminekli. Tā kā faktiski tas ir paralēls ar brīvības pieminekli, var vilkt pilnīgi droši, jo tas ir visas tautas ziedojuma projekts. Parasti mums vienmēr atklāšana bija vakar. 11. maijā mums ir kas? 11. maijā būs talka. Talkā mēs iekopsim šo visu apkārtni un faktiski šogad jau arī būtu jāiekop viņi tik tālu, lai jau tā apkārtne tiktu pabeigta un jau sakārtot stāvēt. Ļoti aizdomīgi skaties uz viņu. Kas vēl ir jāizdara? Īstenībā viņi arī būs pabeigti, jo mēs nobruģēsim šo apkārtni, apērsim ar melnzemi, iestādīsim zālīti un mums ir jāuzliek vēl zīmējums virs uz pieminekļa. Faktiski es redzu tam darbu kaut kādām pāris nedēļām, tā ka faktiski talkā šis projekts arī tiks pabeigts. 11. maijā šajā motociklistu talkā šeit Baložos pie pieminekļa bojā gājušam motociklistam. Tur jābūt obligāti motociklistam, lai atbalstītu šo pasākumu. Tev vienkārši jābūt simpātijai pret motokustību. Tu vari būt jebkurš cilvēks, tu vari būt Latvijas valsts prezidents un tu vari būt arī Mēs uzaicinām arī Latvijas valsts prezidentu. Latvenergo padomas loceklis arī var būt, jā. Vai ne? Tā kā jebkurš cilvēks var piedalīties. Jebkurš brīvs cilvēks. Īsāk sakot, tev jāpatīk ir motociklis. Jā. Tātad, ja jums patīk motocikli, ja jūs atbalstat motokustību, tad šeit 11. maijā Baložos pie pieminekļa bojā gājušam motociklistam. Cikos? 11 no rīta sākam šeit talku un tad ar visiem no tām izietošiem sekām. Grābekļi, liekšķeres, maisi, kas līdz jāņem cimdi. Cimdi, jā, protams. Labais mīļais grābeklis, kas tā ieguļ rokās, paņem līdzi. Tad vajadzēs noteikti sējam cimdus arī paņemt, un mēs ar sēsim zālīt. Vai ne, tur vajag speciāli sējam cimdus. Nē. Ļoti novienas pasaules. Foršākais talkās ir tas, ka cilvēki to dara brīvprātīgi un ar jautru prātu. To jautro prātu arī paņemiet līdzi.
Esam kopā svētdienas vakaros 19. LTV 7 motociklisti. Visu sezonas garumā par močiem. Lai jums veicās!